lūdzot par mums. Bet ne par viņiem vien es lūdzu, bet arī par tiem, kas caur viņu vārdiem man ticēs, lai visi ir viens, itin kā tu, Tēvs, manī un es tevī, lai arī viņi ir mūsos, lai pasaule ticētu, ka tu mani esi sūtījis. Tēvs, es gribu, lai kur es esmu, arī tie ir pie manis, ko tu man esi devis, un es viņiem esmu darījis zināmu tavu vārdu, un darīšu to zināmu, lai mīlestība, ar ko tu mani esi mīlējis, būtu viņos, un arī es būtu viņos. Savu augsto lūgšanu Jēzus beidz ar vārdiem, kas veltīti tieši mums, visiem ļaudīm, kas vēl tikai nāks šai pasaulē un ticēs Jēzum, izdzirdot labo vēsti, ko viņa pirmie mācekļi būs nesuši pasaulē. Atšķirībā no viņiem, mēs nekad neesam Jēzu ne dzirdējuši, ne redzējuši, ne arī viņam pieskārušies, bet mēs viņu pazīstam un mīlam caur svētā gara darbu un Dieva vārda dāvanu. Tāpēc vēl šodien un līdz pat dienai, kad Jēzus atkal nāks pasaulē, mēs dzīvojam daloties ar labo vēsti par to, kā Dievs kļuva par cilvēku, mira un augšām cēlās mūsu dēļ. Arī šodien ik viens, kurš viņam tic, var kļūt par Dieva bērnu, mīlestības, miera un mūžīgās dzīvības nesēju. Ir labi, ka Jēzus par mums aizlūdza, jo noticēt Dievam, kuru mēs nekad neesam redzējuši, nebūt nav viegli. Bet viņš ir ar mums ikdienas, dāvājot svēto garu, lai šī lūkšana tiktu piepildīta. Un tā, ar svētā gara palīdzību mēs ikdienas mācamies mīlēt gan Dievu, gan viens otru. Un brīžos, kad mums tas neizdodas, mēs lūdzam Dievam piedošanu un spēku atgriezties. Kungs, velc mani aizvien tuvāk sev. Āmen.